Baltimoras katehisms, 19. stunda par Vissvētākās Euharistijas iedibināšanas mērķiem. Kādēļ Kristus iedibināja Vissvētāko Euharistiju? Kristus iedibināja Vissvētāko Euharistiju, lai vienotu mūs ar sevi un barotu mūsu dvēseli ar savu miesu un asinīm, lai vairotu mūsu dvēselē svētdarošo žēlastību un visus likumus, lai mazinātu mūsu ļaunās tieksmes, lai tā būtu mūžīgās dzīves ķīla, lai sagatavotu mūsu miesas godības pilnai augšām celšanai, lai turpinātu krusta upuri savā baznīcā. Kas ir svētā komunija? Svētā komunija ir Kristus miesas un asiņu saņemšana. Kas ir nepieciešams, lai cienīgi pieņemtu svēto komuniju? Lai cienīgi pieņemtu svēto komuniju, nepieciešams atlasties svētdarošās žēlastības stāvoklī un 1 stundu pirms svētās komunijas atturēties no ēdiena un visiem dzērieniem, izņemot ūdeni. Vai tas, kurš pieņem svēto komuniju nāvīgā grēka stāvoklī, saņem Kristus miesu un asinis? Tas, kurš pieņem svēto komuniju nāvīgā grēka stāvoklī, saņem Kristus miesu un asinis, bet nesaņem viņas žēlastību un izdara smagu svētdzību.